Superīgi. Paejam tur tālāk, reku. Viņš sēž un raksta paziņojumus. Iekšā, redz? Sēž un raksta paziņojumus. Jā. Aizējam, reku, tur tālāk priekš. Jā. Kas jums tur notiek? Kas tur ir? Palīdzību vajag? Kas jums notiek? Jums viss ir kārtībā? Kāpēc jums citi nepīpina? Vai kas tur ir? Šitie arī policisti ir, kuriem sirdsapziņas nav, vai? Ew, šī tādas muzikālos ekspertus uz ierakstu studiju jāņem ir līdzi. Es ar mūziku ņemos, varbūt es varu kādu no jums nolīgt, ne? Muzikālā dzirdi ir? Svitie, kāpēc jūs nav redzamā vietā? Var, paņem to augstāk, do, re. Tad jūs gribat teikt, formai nekāda standarta nav, vai? Ok, es esmu viņu pārstāvis. Nekas sakot vesels bars virsū. Pagaidi, ko jūs kādā sakarā jūs runājat? Tev man viņa nav jārunā. Tev nostādināt. Nē, nu kaut kāds pierādījums tad vajag. Cik es saprotu? Cik es saprotu pierādījums tad kaut kāds vajag, pareizi? Viņš dzirdēja. Viņš dzirdēja. Vai cilvēks, vai viņš, jūs esat vai varētu viņu nostāt? Ok, tad, ja 5 cilvēki atrodās, te nav kaut kāds barā, salacat virsū, vai jūs kopā rakstīsiet, kas pa vienam vārdam un tā es saprotu? Jā, tad nevilcināsiet. Tātad norādīsiet e-pastu, kur sūtīt lēmumu? Nav pat. Es jums uzdod jautājumu, jūs norādīsiet e-pastu, vai mēs sagatavojam ar roku rakstīt protokolu? Bet par ko? Rakstīt protokolu, viņš uzrakstīs savus pretenzijas. Tieši tā, varat pēc tam konsultēt. Jā, nē, bet viņam taču ir tiesības arī iepazīties ar lietas materiālu, pareizi pierādījumiem. Viņa sastāda, mēs iepazīstamies. Jā. Nu, bet materiāli pierādījumi kaut kādi ir, tas nav tā, ka jūsu vārds pret viņu vārdu. Man gribētu redzēt pierādījumu. Nē, nu vajag noskaidrot, vai ir. Kā jūs varat sastādīt? Tad jūs iziet no tādas politikas vainīgas un pēc tam pierāda, ka nevainīgs. Mums nevainīguma prezumpcija nestrādā. Mums nestrādā nevainīguma prezumpcija. Viņš nepīpināja. To esmu var liecināt, ka viņš nepīpināja. To var arī liecināt, ka viņš nepīpināja. Nu vismaz, ka es biju tajā pusē, viņš nepīpināja. Nu jā, bet kā jūs varat noteikt konkrēti, vai tā mašīna pīpināja? Taču jābūt arī kaut kādam pierādījumu bāzei, pareizi? Nepīpināja, Nu taču atcies tik liecinieki, nepīpināja, Sarakst viss liecinieks, lai no mums paņem Nepamatotu liecināšanu. Jā, bet es zinu, ka nepīpināja. Nu, bet mēs tikai ierakstā dzirdēsim, ka mēs nedzirdējām, ka pīpina. Bet, pareizi, es nedzirdu, viņi nepīpināja, viņš nepīpināja, un man ir taisnība, Tieši tā kā, lai pierakšanas momentā viņš taurēja. Nē, taurēja. Es gan jums gribētu atgādināt, es skatos vienkārši, jūs paliekat tāds, nedaudz tāds, arogantāks. Es jums gribu atgādināt Otro pasaules karu, kad arī policisti pildīja, savus pavēles. Ebrejiem lika žīdu zvaigznes, ja jūs atceraties, bija tāds posms, vai ne? Un tad arī viņi visi sēdēja Nirbergā, ka viņus tiesāja, un visi teica, ka viņi jau tikai pildīja savas komandas. Es gribu jums atgādināt, nevienmēr tas, kas ir likumīgs, ir morāli pareizs, un nevienmēr tas, kas ir pretlikumīgs, ir amorāls. Un es jums ieteiktu ieslēgt savu morālo kompasu, tāpēc, ka jūsu bērni visticamāk ar jums neleposies. Tikai tā, lai jūs paņemat to sev iekšā. Es zinu, ka aiz tās formas kaut kur ir cilvēks. Varbūt arī leposies, varbūt būs Es šaubos. Jums, protams, ir tiesības uz tādu viedokli. Es protams, saprotu, ka jums ir tiesības uz tādu viedokli, bet ne tāpēc mēs beigām no Padomju Savienības projām, lai tagad tādi cilvēki kā jūs darītu tā, kā jūs tagad darat. Kā viņas ir pareizi. Vēl ir tāda lieta, apstādina, nenolasīja vispār tiesības, uzsākot administratīvā procesa, ir jānolasa cilvēku tiesību. Šis, piemēram, nezina nemaz viņas, Nezinu, kungs.
Viņš Vai smējās. nolasīt, nu? Nolasīt. It taču ir bastojis to stundu. Noteikti bastot. Noteikti Aliņš ir dzercais čūnīšs. Jā. Aliņš ir dzercais čūnīšs. Uzsākot administratīvo procesu, ir kuram cilvēkam ir tiesība. Tagad tu saki, ka mēs tādā. Man arī, man tauras aplīs. Varbūt viņš ir brīvs, viņš var braukt. Nē, uz viņu tiek sastādīts protokols. Paga, bo, tu vari to apliecināt, tu klausies. Paga, tu vari to arī izstāst reku skatītājiem. Tātad tev saplīs pīpinājumus? Nestrādā, mani apturēja, pateica par taurēšanu, es esmu apturēts. Taure man nestrādā. Bet tu reāli to policistiem arī centies parādīt? Jā, man beigās palaida viss kārtībā. Bet centās sākumā? Nu, tad mēs redzam, ka tas ir vairāk, ne jau tik daudz pa pīpināšanu, kā par iebiedēšanu. Nu, ko tu man intervijā? Iziem vēl aplīt. Jā, nu redz, interesanti. Jā, bet tu iedomājies, ja? Viņi reāli konkrēti tagad mēģina iebiedēt cilvēkus. Nu jā, pīpināšana. Kauna viņiem vispār nav. Kauna vispār nav. Bļaļ. Es jau teiktu, braukt. Es jau gribu viņam to pārsūdzēt, to lēmumu. Ja, te jau es domāju, ka viss elementāri var pārsūdzēt. Pierādījumu nav, nepīpināja. Kas blakus mašīnu kaut brauc pīpināja. Pilnīgi viņi pakasuši ir ņuku, pilnīgi. Tur pie tās estrādes tur cilvēki tusē, bet tur viņi it kā vilkās kopā tie menti, bet patreiz vēl neko viņi nedarīja. Nu, tāpēc, ka viņas, es domāju, ka saprot, kad... Dzeltenais arī. Dzeltenais, es esmu parakstīt. Nopietni, ne? Nevajag neko parakstīt. Nu, redzi, tas ir tas darbs, kas jādara ir tiem, tā kā mēs, kad ir jāskaidro cilvēkiem viņu tiesības un... Apsaimnieks ir tā kā pārstāvis, nu, Aizstāvis, jā. vairākiem jau kā pārstāvis. Pārstāvis administratīvā procesā drīkst būt tikai pārstāvis. Bet, nu, šeit ir policists, kur pat nemāk nolasīt tiesības, kāds ir uzsākot. Tie, kas nezina, Reku, es nedaudz gribu updeitot, tātad policists tagad jau gan šitajā pusē, gan tur tālāk pie tilta stādina mašīnas un liek sodus par pīpināšanu. Nu, lai gan it kā būtībā, es nezinu, vai šaubos, vai viņiem visiem tā muzikālā dzirde tik laba un viņi var uzreiz noteikt, kur mašīna pīpināja, bet ja pat mašīnām, kurām pīpināmies saplīs, viņi liek sodus, ja? Nu, Tu redzi sev vai redzi mani? tagad es tevi redzu. Tagad tu redzi mani. Es priekšu. Iesim uz tiesu un taisīsim eksperimentu. Šitā taura, tā taura. Jā, Lai jā, es pats, jā. kura no tām Jā, ir īstā taura. jā. Tas būtu objektīvi, tas būtu pareizi. No eksperimentu. Ja, piemēram, izdara pārkāpumu, jāsod ir visi. Vai nu neviens, vai ne? Nu, loģiski. Kā viss? Neviens jau to nedara pārkāpumu. Nu, jā. Bet, ja reiz dara, tad jāsod būtu visi, vai ne? Vai nu neviens. Mūsu bailes no nāves ir nozagušas mūsu drosmi dzīvot. Bailes mūsdien nē, superīgi. Jā, viņi taurē! Mašīna! Policisti paši taurē un liek šok! Pats tavu taisam! Stāv, pareizi! Citi cilvēki taurā. Jā, bet pārbaudīties viennozīmīgi. Jā. Bet pārbaudīties. Man liekas vispār, ka tas būs taurēji. Aizējam līdz tam busam. Iesim atkal līkumi. Jā, izējam. Es saku, es gribu apiet gar prezidenta pili. Es domāju, ka tur būs vēl pie prezidenta pils paši Šito arī. ielikšu mašīnā, jā? Jā. Šito te vajag saglabāt. Mašīnas stāv. Jā. To vajag obligāti saglabāt. Nu redz, kaut kas atkal Jā, bet apsies šito. Redzēji, tas bija buss, kas bija metiens. Čau, jā. Čau, Marčelo. Čau. Malacis par to, ko tu dari. Paldies. Beidzot tevi ieraugs. Paldies. Patīkami, protams, ir patīkami. Patīkami. Jā. Interesanti. Bļaļ, veicīgi visādāks, trafrātās, netrafrātās, bļaļ, viņi visi ir izdabujuši. Šodien var bankas laupīt, bet Jā, šodien var. policists nekur citur Rīgā nav, visi te. Šodien var liktu galvs. Kādā ziņā? Tā. Brīnums, kā te neviens nav apstādināts. Reku ir. Lūks ir forši taču iet, vai tu neiet? Tā, es pārspiešu pāri ielikšu
papīru mašīnā. Paņem sāniņā tikai malā, lai viņi, jā, bet paņem maliņā pārskrien pāri, neskrien, tad te visu menti priekšā. Nē, tu viņu apturēs, tā jau varēs, jo es te it kā gāju nekas plitās. Jo, ka neizdrāž. Tā. Visam pāri. Uzmanīgi. Visam pāri. Tā, mēs noiesim gar prezidenta pilu pēc brītiņa. Tā, nu noejam garām. Ideāli. Jā, bet, nu rek, viņi te mūs vāpu. Jā. O, vai brīti. Superīgi, bļaļ. Vai ne? Bļā, veicīgi, bet rītīgi forši. Daudz cilvēku. Tas man priecē, noiesim gar prezidenta pilu. Kas tur bija? Es nesaprotu. Daini, kas tur bija? Nē, kas? Es domāju, ka tur brauc projām. Kāds ir mašīna. Bet te nebūs kaut. Redzi, ko es tev teicu par prezidenta pils. Redzi, apsauc Jāņa Tarpiņa. Jāņa Tarpiņa atkal. Tā kā vasarā jūtos pilns Jāņa Tarpiņiem. Ievalda.